Šonedēļ arī jūsu skolā ir brīvdienas. Kā domājat pavadīt šo nedēļu? Mēs Kuldīgā esam jau pie, brālēniem. jā. Tātad atbraukuši ciemos. Jā. Un, teiksim, vakar, ko darījāt? Brīvdienas pirmajā dienā. Atbraucām uz Kuldīgu, un tad gājām pie brālēniem. Vai visu nedēļu pavadīsiet Kuldīgā? Jā. Jā. Kabilē, nē? Sen nav Kuldīgā būts. Jā. Kabilē viss redzēts. Vai kaut kur arī iesiet? Nav domāts, varbūt aizies. Vai šeit arī draugi ir, ja tie palika tur Kabilē? Brālēni ir arī draugi. Un tev? Te ir brālēni, draugi un vēl brālēni kaimiņi. Vai, teiksim, uz kādu kino aiziesiet vai kaut kur citur, arī doma tāda ir? Nezinu. Nav domāts. Un vispār, vai gaidījāt šīs brīvdienas, vai nebija pa ātru jau? Nē. Bija pa vēl. Kāpēc pa vēl? Gribējās ātrāk. Kādēļ? Gribējās pēc skolas. Negribēju iet vairs. Un kā bija šie 2 mēneši? Vai sākt mācību gadu bija viegli pēc garajām brīvdienām vasarā? Zināju, būs tāda jāmācās, bija grūti. Un tev? Pirmajā solis bija grūti. Mācīties arī iekšā. Kā bija septembra sākumā ar piecelšanos? Grūti bija, bet tāpat tās 10 bija tikai jāiet uz skolu. Un tagad, kā pagājušos no sestdienas uz svētdienu pārgriez pulksteni, vai tas jūs ietekmēja? Jeb brīvdienas un viss kārtībā? Varēja ilgāk pagulēt. Un ātrāk tumšs palika, tas bija vienīgais. Un tas, kā ātrāk tumšs, tas netraucēja dienas režīmam? Nē. Kad tad dosieties atpakaļ uz Kabili? Piektdien vakarā. Un tad pāris dienas un atkal skola? Jā. Šonedēļ skolās Latvijā ir brīvlaiks. Kā Ome šajā brīvdienu laikā ar mazdēlu jūtās? Labi. Jūtamies labi, mēs braucam iepirkties priekš ziemas drēbītes un apalas, jo viņš ir no Rīgas, un Rīgai ir grūti dabūt viņa izmēra attiecīgo. Tā pavadīsim laiku. Rendā mēs dzīvojam. Jā. Kā interesanti, lai būtu arī un labi būtu, lai atpūties. Kā tev doma, kāpēc nepalika Rīgā? Brauc uz Rendu? Jo gribēju atpūsties laukos. Katru dienu jāceļas skolu 7. Uz 9 sākas man skola, un tāpēc atbraucu uz Rendu. Tev patīk laukos pabūt brīvajā laikā? Jā, arī kaut ko darīt, pikoties, bet slidot gan vēl nevar. Ledus pa plānu, to nedrīkst darīt. Jā. Un vasarā arī bija laukos? Jā, biju. Bija brīvdienas un biju laukos, un jā. Nedēļas beigās atkal jābrauc atpakaļ? Jā, jābrauc. Un kā tad Omē bija ar mazdēlu gaidīšanu? Ļoti patīkam, jo reti jau iznāk atbraukt, jo mācības ir skolā visu laiku. Viņš jau man pieteica, ka būs pa brīvlaiku, atbrauks, ka būs tā nedēļa brīva pie manas ciemos. Tad jau bija jāgaida ar kaut ko garšīgu. Jā. Garšīgi šeit ēdam lašamaizītes. Viņš nebija tādas ēdas nekad, un es viņu pacienāju, un ļoti apmierināts bija. Un šī nedēļa paies uz Ziemassvētkiem arī brauksi? Jā, braukšu. Tad būs garāks brīvdienas, varēs padzīvoties, un droši vien arī ziema būs klāt. Jā, būs. Šodien skolēnu brīvdienu nedēļas 2. diena. Ko darījāt vakar, 1. dienā? Atbraucu ciemās uz Kuldīgu. No kurienes? No Satikiem. Saldas pusē. Un šī doma, kāpēc nepalikt mājās, bet braukt uz Kuldīgu? Ciemos. Kā tev patika? Labi.
Vai pirmajā dienā jau kaut kur bijāt? Un kur šodien Es mērķi? biju ar Almu, tāpēc, kad man bija jāman veikalu un apēc dabakliņā. Un kur šodien dodaties abas? Pie māsītes. Tātad ejat ciemos. Vai ilgi nesat redzējuši viņu? Un vasarā, garajās brīvdienās arī bijāt Kuldīgā? Jā. Nu, kas patika? Varbūt atceraties. Interesants tas bija. Pilsētas svētki. Bijāt, jā? Nu, un, teiksim, jūsu vecumam, kas bija saistoši tieši pilsētas svētkos? Karusēļi. Bijāt abas divas? Jā. Nu, šī nedēļā, protams, tas laiks tāds pavēsāks, vai vēl kaut kur iesiet? Uztaigāties varbūt. Nezinu, nav domāts. Tā jūs abas divas droši laiž, jā? Jā. Pa pilsētu pastaigāt. Un darbotāt. Šā mācību gada pirmās skolēnu brīvdienas nu ir sākušās. Vai gaidījāt? Jā. Ļoti. Jā. Man ir īsti patīkam, ka ir tādas brīvdienas skolas laikā. Ko darījāt vakar, pirmajā brīvdienā? Vakar Gulējām. staigājām un izklaidējāmies. Kur bijāt aizgājušas? Strādē bijām, tad mēs pa Liepājas iegājām uz leju. Ballīt bijām. Jā, dažādos veikalos mums arī ir. Mēs pa veikaliem arī aizgājām. Kā gāja ballīte? Labi. Ko darījāt? Dejojām, balējāmies, ēdam. Un šodien kāds mērķis, kur dodaties? Pastaigāties un sapirkties Helovīņā. Tā tad jāsāk jau gatavoties. Jā. Un pašos Helovīnos. Ko darīsiet? Kur iesiet? Iesim pie cilvēkiem un prasīsim saldumus. Jā. Un, viena nedēļa jau tik ir brīva. Un pienāk šī svētdiena un ar kādām sajūtām iesim atkal uz skolu? Ar grūtām negribēsies celties uz skolu. Bet skola, protams, ir nepieciešama lieta. Jā. Lai apgūt zināšanas. Nu, teiksim, jūsu vērtējums, ka šajās brīvdienās jums ir brīvs, bet skolotāji arī apgūst vēl kādas zinības. Kā to jūs vērtējat? Tā, vidē. Kādi ir tavu plāni šonadēļ skolēnu brīvdienu laikā? Ir Helovīnos, satikties ar draugiem. Ko darīja jau vakar? Pirmajā brīvdienā. Vakar es gāju laukā, pavadīju dienu ar draugiem, Ko tu ārā darīji? Kur biji? staigāju pa veikaliem Un šodien kur dodies? ar mammu pie drēbes. Ziemai? Nu jā, Un, turpmāk tā tad jāgatavojas Helovīniem. Kā tas notiks? Ko tu darīsi, lai sagatavotos šai dienai? taisīšu tērpu, Kāds tas būs? kleita, Kāda? zila, Gara? nē, Tā. Un kādēļ tieši izvēle kleita Helovīnos? un tāpēc, kad man ir viens no mūtenes varonis, un es mēģinu attēlot, apģērbs, kāds viņai bija. Kas tā pa multeni ir? Frankenkrants, Un varone? dīvainā meitene. Tā ir tava mīļākā multene? Nē, bet viņa ir forša. Un tas, ka tāda Helovīna ir reiz gadā, kā to vērtē? Es nezinu, man mamma to vērtē diezgan kritiski. Bet tu kā skaties uz to? Man patīk. Kā plāno pavadīt tu šīs skolēnu brīvdienas? Ko darīsi? Vēl nezinu, varbūt braukšu pie draugu uz laukiem. Tur makšķerēšanu. Vēl uz vēl. Nebaida vēsais laiks priekš makšķerēšanas? Nē, es domāju, vēl nebūs vēnta aizsols. Vēns, protams, ne. Ko makšķerēsi? Jāizbrauks. Zivs, protams. Un ko darīja vakar? Pavadīja Kuldīgā? Jā, es palīdzēju mammai strādāt veikalā. Un tāds draugiem gāju spēlēt biljārdu.
biljards tev saistoša spēle? Jā, citreiz, kad nav ko darīt, vienkārši aizvien paspēlēt. Un kā tu pašām veicās? Tā, kā jau var veikties amatieri. Vienkārši aiziet ar draugiem uzspēlēt, tas ir visu. Un cik ilgu laiku domā pie drauga pavadīt? 2 vai 3 dienas. Un tālāk nezinu, ko es darīšu. Pēc tam. Atgriezīsies Kuldīgā? Jā. Un tad jau pie draugiem? Jā. Sākušās skolēnu brīvdienas. Kā tās sākās tev? Ko darīji vakar? Sēdēju mājās. Visu dienu nosēdēji mājās? Jā. Skaties televizoru? Nē, pie datora. Un šodien, kur tu dodies? Uz pilsētu. Ko darīsi? Nopirksim masku. Kāpēc maska jāpērk? Pēc Halloweeniem. Kādu masku meklējam? Es nezinu. Nu, kādai tai tavuprāt apmēram vajadzētu būt? Es nezinu. Un kādā veikalā vispār tādu masku var nopirkt tavuprāt? Es domāju, ka daudzos var. Mēs jau tagad ejam uz zelta apelsīnu. Tā varētu būt īstā vieta. Es domāju, ka jā. Un kā noritēs šī gatavošanās Halloweeniem? Vai gatavos kādu tērpu? Pietiks ar masku. Jā. Vai tavuprāt, skolēnu brīvdienās būtu jābūt kādam pasākumam, uz ko būtu interesanti aiziet? Es jau gribētu, lai interesantāk ir. Bet vai tāds tavuprāt ir? Es domāju, ka nē. Skolēniem šonedēļ Latvijā ir pirmā šī mācību gada brīvdienas. Kā ir ar tevi? Man nav šogad brīvdiena. Kādēļ? Tāpēc, kad es mācos Arodenē. Un tātad kāds ir šis mācību režīms tev? Kad būs brīvs? Man brīvlaiks tikai būs pa Ziemassvētkiem. Un vairāk brīvlaiks nebūs. Viens brīvlaiks mācību gadā. Jā. Un vienīgais ir vasarā, augusts brīvs. Un salīdzinoši tas, protams, ir mazāk nekā vispār izglītojušajām skolām. Kā to vērtē? Pietiek laika atpūsties? Nē, nepietiek laika atpūsties. Un Ziemassvētkos tās ir 2 nedēļas. Jā, 2 nedēļas. Un 1 mēnesis vasarā tātad. Jā. Nu, Ziemassvētku brīvdienās, kā tu domā, ko darīsi? Kā atpūtīsies? Ar ģimeni atpūtīšos laikam. Tas būs mājās? Jā. Varbūt interesants pasākums būs eglītes meklēšana. Nu, varbūt tas arī būs. Varbūt jau ir tā vieta noskatīt, kur viņi apmēram varētu augt. Vēl nav noskatīt. Un kopā ar ģimeni tas ir pilsētā, jeb laukos? Laukos. Pie Omas. Nu, teiksim, brīvdienas laukos pie Omas un, teiksim, pilsētā šīs iespējas, kā atpūsties, protams, ir dažādas. Kā to vērtē? Es nezinu. Nu, pilsētā var kaut kur aiziet, piemēram, kaut ko paskatīties laukos. Nu, Laukos uz ballēm vienīgais ir aiziet. Tagad tur notiek Ziemassvētku jaunā gada. tādas tiek rīkotas, ja? Jā. Nu, teiksim, lauku balli daudz jauniešu apmeklē. Jā, ļoti daudz. Cik es esmu bijis, ļoti daudz. Kurā pusē tas ir? Alsungā. Šonedēļ skolēnu brīvdienas. Ko darīja vakar? Braucu ar riteni un spēlēju datoru. Nu, un šodien atkal tu esi uz riteņa. Kur dodies? Mājās ar savu brālēnu. Kur tad bija aizbraucis? Ciemos. Jau tik agri. Jā. Vai rokas nesals? Tev cimdi pat nav. Nē, nesāst. Nu, un vēl ko darīs brīvdienās? Es kā ko? Kā gribēsies. Nu, ies pie draugiem varbūt. Jā. Nu, vai ir arī kāds pasākums, kur aiziet, teiksim, tavam vecumam? Vai tu zini par tādu vietu? Nu, kā būtu, piemēram, ar kino apmeklējumu? Nē, es apmeklēju. Nezinu. Bet, ja kāda interesanta multeni būtu, tu labprāt ietu. Jā. Kā klājas jums skolēnu brīvdienās? Labi. Mēs izbaudām brīvdienas, atpūšamies no mācībām. Ko darījāt vakar, pirmajā brīvdienu dienā? Staigājām pa lauku.
Nu, kur bijāt vakar, piemēram? Uz zirgiem, veckuldīgā bijām. Nu, kā tur bija? Kādi bija zirgi? Smuki. Jā. Un kā radās šī ideja aiziet uz Veckuldīgu apskatīties zirgus? Mēs gājām staigāt ar suni, un tad mēs arī izdomājām aiziet līdz zirgiem, pastīties zirgus. Un, jā. Šodien es skatos arī suns līdz, uz kuriem dodaties šodien. Ciemos pie Krusmātes. Tas ir tālu jāiet. Līdz slimnīcai. Un brīvdienas turpināsies vēl pusnedēļu. Ko darīsiet tālāk? Vēl neesam izdomājuši. Jā. Vai jūs, prāt, ir kāds pasākums, uz kur, nu, teiksim, jūsu paudze varētu aiziet? Ja godīgi, mēs neesam nemaz interesējušās. Jā. Un Man iepriekš satiktās meitenes, divas pie tā vēl, apgalvoja, ka jāsāk gatavoties Helovīnam. Jūsu domas? nu jā, it kā ir paredzēts, ka mēs rītā iesim Helovīnos. Un Vai šim pasākumam ir kaut kādi jāsagatavojās? jā, mums ir jāsagatavā maskas un jā, Iesiet kopā ar draudzenēm, jeb, nu, klases biedreņu pulkā. ar draudzenēm. Tas, jūsuprāt, būs šīs nedēļas lielākais notikums? Domāju, ka jā. Jā. Kādu plānu jums šajās skolēnu brīvdienās, kas vakar sākās? Nu, es domāju, iet uz nodarbībām un izklaidēties, izbaudīt brīvdienas. Uz kādām nodarbībām iesi? Uz mānu, uz šodienas nodarbībām. Un tu? Es arī to pašu. Nu, un cik reiz nedēļā arī brīvdienās būs jāiet uz nodarbībām? 2. Tas ir pietiekoši? Nē, gribās daudz vairāk. Un bez nodarbībām teicāt izklaidēties. Jā. Ko darīsim? Iesim laukā, ārdīsim pilsētu. Nu, protams, ne jau pārāk, bet, nu, lai mums pašām jau tur. Tātad draudzeņu lokā? Jā. Un iesim Helovīnu. Jā. Vai šim pasākumam ir īpaši jāgatavojās? Nē, te pašā vakarā uzreiz kaut ko uzkrāsos un ies. Draudzeņu lokā. Jā. Vai tas varētu būt lielākais un jaukākais šīs nedēļas? Tas ir brīvdienu notikums? Es domāju, ka nē. Kas būs lielākais? Es nezinu, laikam jau piekdiena. Kas tad būs? Ballīte. Draudzeņu draugu lokā. Varbūt jums ir kāda informācija, ka jūsu paaudzē brīvdienās kaut kas kultīgā notiek? Es nezinu, tiešām, man liekas, ka nē. Jā, Bet vai vajadzētu? jā izbaud brīvdienas kaut ko varētu. Vakar sākās pirmās šī mācību gada brīvdienas. Kā tu domā pavadīt šo nedēļu? Es nezinu, es kaut ko darīšu ar savu draudzeni un man ir dzimšanas diena. Tas būs lielākais pasākums droši vien. Jā. Vai esi daudz aicinājusi? Nē. Es svinēšu ar draudzeni divatā. Pie tevis mājās. Nē, kafejnīcā. Tātad iesiet abas uz kafejnīcu. Jā. Un vai vēl ir domāts kaut kur iet, kaut ko skatīties, kaut ko darīt brīvdienās? Varbūt. Es domāju, ka mēs iesim Helovīnos. Tātad jāgatavojās šodien vai rīt iet? Rīt. Nē, mēs rīt gatavosimies. Nu, kā šī gatavošanās notiks? Ko Es nezinu, darīsim? mēs taisīsim tērpus. Nu, tas būtu. Taisīt tērpus. Tā būs kāda maska vai kas tam līdzīgs. Es nezinu. Nē, tērps. Viscaur. Un šāds pasākums Helovīna, tas ir interesanti jūsuprāt. Jā. Tas ir forši. Kā klājas jums? Ko darat šo brīvdienās? Staigājam pa pilsētu. Jā. Labi. Mēs esam atbraukuši uz Kuldīgu, atpūsties, ciemos pie Olmas un pastaigāties. Tātad gaidījāt pie Olmas, lai varētu atbraukt. Jā. Paši esat no Skronas divi. Jā. Un šīs brīvdienas tikai šodien pavadīsiet Kuldīgā. Nē, līdz piekdienai mēs šeit būsim. Tātad visas brīvdienas pie Olmas.
Jā. Kā jūs sagaidīja? Labi. Viņi droši vien bija gaidījusi pāris mēnešus, kad neesat bijuši. Jā. Pēdējo reizi bijāt vasarā? Kaut kādas to pusdienu.